Katru gadu maija beigās ar pasākumiem atklāja Preiļu parka estrādi, kas iezīmē vasaras sākumu. Šogad deju kolektīvu virsvadītāji nolēma šo estrādi atklāt ar visas Latgales dejotāju lielkoncertu. Nosākums Doncojam Puļceņā kā Vitis Kūzulā ir saistīts ar to, ka doncotoji ir ļoti čakļi daudz. I visu sezonu staigoju uz mēģinojumiem, ļoti čakli strodoju, tāšana tā kā Vitis, ka nesmādu, un bitām rezultātā ir mats, a mūsam rezultātā ir šis koncerts. Man te vietēba ir tāda, ka izjust to, ka doncotoji var sazapulcēties tik tādā lielā pulkā un izdoncot savus mīļākos dejas, tos parvodāt citiem un izjust to kūpības auru, tādu maģisku enerģiju, ko doncotoji sniedz savi citiem. Prieks, ka šāds deju festivāls Latgales visas notiek Preiļos. Šie pasākumi ir tādi sirsnīgi, patīkami un, protams, ka tā dejotāju saime ir ļoti liela, pozitīva un enerģiska. Prieks mums uzņemt šodien visus Latgales deju kolektīvus, vidējās paaudzes un senioru. Un, es domāju, ka visiem būs prieks un, protams, pašiem dejotājiem galvenais. Pasākuma dalībniekus visas dienas garumā vienoja ne tikai deja, bet arī kopības sajūta. Kolektīvu dalībnieki uzsver, ka šādi svētki ir iespēja satikt deju kolektīvus no citiem novadiem un kopīgi apliecināt Latgales kultūras tradīciju dzīvotspēju. Noskaņojums visiem ir ļoti labs, skaists, jo mums katrs koncerts tie ir svētki. Un šodien būt kopā ar visiem pārējiem novadiem Latgales, tas ir kopā liels spēks. Un tad, kad ir svētki un tu apzinājies to kopību, tad arī deju solis ir raitāks un arī skatītājs droši vien to jutīs. Dejot, tas ir arī neaizmirst to, ka tikai tu pats vari noteikt, cik tu esi laimīgs dejā. Dejojos apmēram, es domāju, ka no sākuma skolas mote mani aizsūta dejot, tagad esmu ļoti pateicīgs, ka mani ir aizsūtījusi. Kolektīva noskaņojums, mēs visi šodien jautri, gatavi nodejot visu koncertu. Vairāki kolektīvi šogad atzīmē arī nozīmīgas jubilejas, un dalība Latgales reģiona svētkos ir kļuvusi par neatņemamu un svarīgu notikumu katram dejotājam. Deja manā dzīvē ir visa mana dzīve. Es visu mūžu dejoju, kolektīvi Krustpilieties dejoju 36 gadus. Tikko mēs Krustpilieties nosvinējām 40 gadu jubileju. Mēs esam kolektīvs, kas satiekas 2 reizes nedēļā, lai gūtu prieku, aizmirstu bēdas, lai viens otram palīdzētu, viens otram uzsmaidītu un katru pieņemtu tādu, kāds viņš ir. Tāpēc mēs visi ļoti draudzīgi turamies kopā tik daudzus gadus. Mums šis gads ir ļoti īpašs, jo 13. jūnijā mūsu kolektīvs svinēs 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Un, protams, ka šie svētki, kas notiek Latgalē, tie mums ir svarīgi, jo mēs esam latgalieši, mēs sevi dievējam par latgalīšiem, un līdz ar to, doncot, es domāju, tas ir katra latgalīša gūts un lapnums. Katra deja, tas ir spēks. Te ir enerģija, te ir kustība, un tas īstenībā ir arī dzīvesveids. Jo, sacāsim gūdīgi, un tā vienā vārdā tu var nosaukt mīlestība. Bez mīlestības deja nepastāv. Lielkoncerts Doncojam Puļceņā kā Vitis Kūzulā apliecināja, ka tautas deja Latgalē vieno cilvēkus dažādās paaudzēs un rada kopā būšanas prieku.